Iepazīsti Sēlijas cilvēkus, novada vietas, seko līdzi aktualitātēm un stāstiem informatīvajā raidījumā Sēlija sēj. Esiet sveicināti Jēkabpils Radio 1 klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums Sēlija sēj. Man sauc Māris Žigats, un šodien raidījumā mums ļoti aktuāla tēma – Ukraina, Ukraiņi Latvijā un arī Jēkabpils novadā. Mani sarunu biedri, divi kungi, biedrības tavi draugi dibinātājs Ulvis Noviks. Labdien! Labdien! Un dombiedru grupa Brīvības konvojs pārstāvs Edgars Līts. Labdien, Līčkungs! Labdien! Pirmais jautājums. Šobrīd ļoti trauksmains laiks, nesenie Polijas notikumi. Kā jūs redzat iespējamo iznākumu šim visam ārprātam, kas notiek? Kurš pirmais sāksim? Sāksim ar Rīgas pārstāvi. Jā, es redzu, ka mums ir jābūt gataviem jebkam, vispār ņemot vērā to, kas pasaulē notiek. Vairs nav pat nekādu šaubu, ka pastāv kaut kāda apdraudējuma iespējas, un bez tādas liekas panikas, bez kaut kādas ikdienas baiļu sajūtas, vienkārši teiktu, ka jābūt gataviem uz jebko. Šodienas pasauli parāda to, ka viss ir iespējams, un ar tā domu arī dzīvoju. Jā, es ticu, ka iznākums būs ātrāk vai vēlāk, ka iznākums būs nosacīti pozitīvs, un šis murgs beigsies, un pasaules kopējā kārtība tiks sakārtota, bet līdz tam ir nezināms ceļš ejams, un jā, es vienkārši gan pats sevi pārliecinu, gan visiem saku, ka mums ir jābūt gataviem uz jebko, un jābūt maksimāli gataviem vienkārši jebkādiem apstākļiem. Līčkungs, ko jūs mūsu sarunas sākumā? Jā, situācija neizskatās laba. Es arī klausos katru dienu ukraiņu analītiķus, kā arī citu valstu analītiķus. Un principā mums pastāv arī lieli draudi diezgan, tāpēc pievienošos kolēģim Uvim, ka jābūt gataviem ir. Tā, lai nav ne panikas, nekā, bet ir jābūt gataviem. Taču vienlaikus nedrīkst aizmirst arī palīdzību Ukrainai. Vai šobrīd, Līčkungs, jūs piegādājat kravus Ukrainai? Jūs darbojaties aktīvi vai ir kāds pārtraukums, kaut kā jūs viņus sistematizējat, kad kaut kad darat, kaut ko nedarat? Kāda šobrīd ir jūsu darbības lauciņš? Jā, darbojamies, bet salīdzinot ar pirmajiem gadiem, tās straumītes ir mazliet apsīkušas, bet uz priekšu kaut kas iet. Jā. Mēs šobrīd vairāk esam koncentrējušies uz automašīnām. Sākumā tās bija visāda veida tur humanās palīdzības lietas, preces dažādas, jā, bet tagad mēs vairāk uz automašīnām koncentrējamies. Vai ir kāds info, kur Jēkabpils novads, Sēlijas iedzīvotāji, varbūt arī, kas mūs dzird no citurienes, var sazināties ar jums, kaut kādā veidā sakomunicēt? Varbūt man ir mājās auto, es labprāt viņu atdotu vai noziedotu, kādi ir noteikumi, vai jābūt tehniskai apskatē, vai viņam tur jābūt tehniskā kārtībā, vai jūs viņu savadat kārtībā. Kā varētu šos jautājumus noskaidrot? Kā ar jums sakomunicēt? Pirmkārt jau var Facebookā Brīvības konvojs, kur mums ir lapa. Jā. Var arī uzrakstīt, zvanīt, personīgi. Jā. Varbūt raidījuma beigās tad varbūt varēs telefona numuru nosaukt. Es domāju noteikti, jā. Ja nav nekas jums iebilstams, mēs varētu... Nav nekas iebilstams. Mēs varētu publiski jau nosaukt šobrīd un tad raidījuma beigās vēlreiz. Tātad, Labi, tad es saucu. Jā. 2-910 3930. Tātad visiem interesantiem, kam ir mājās kāds aparāts, kas šobrīd nav vajadzīgs vai labprāt noziedotu, varbūt savu,
cilvēki ir dažādi un likteņi ir dažādi, un katrai mašīnai tas stāsts ir dažāds. Vai jūs esat pasekojuši līdz kā tām automašīnām, cik viņas ilgi dzīvo Ukrainā? Viņas tiek fronts līnijā nogādātas viss vai kā tā informācija jums ir? Tās ir ļoti dažādi. Speciāli par to pēc tam neinteresējamies, bet ir nācies piedzīvot gan to, ka mēneša laikā labas automašīnas aiziet. Bet dzelži tas vēl ir sīkums, bet viena automašīna bija mikroautobusu pilnpiedziņas, kuru mēs atzinām no Igaunijas. Jā, tas, diemžēl, aizgāja ar visiem cilvēkiem par to. Gan žēl. Jā, ir arī mašīnas, kas kalpo ilgāk. Tā ir pilnīga laimes spēle. Karš ir karš. Novikungs, kā jums šobrīd ir? Kā ar kravu piegādi? Cik regulāri tas notiek? Mūsu tā darbība nav apstājusies un kaut kā izdevās ļoti ātri, pateicoties cilvēku atbalstam, izveidot tādu sistemātisku darbu un tādu, principā, tas mūsu tieši Ukrainas atbalstā mēs vairāk strādājam kā tāds loģistikas centrs, labdarības loģistikas centrs, sūtam kravas gan paši, gan esam arī brīvības konvoju sadarbojušies arī ar citiem mašīnas sūtītājiem, uzkrājam šīs mašīnas, piepildot viņas vienkārši ar palīdzības pakām. Es taču nemeloju, Edgar, pareizi, mēs esam, manuprāt, ar jums arī sadarbojušies. Esam, jā, protams. Kas ir tās preces, ko jūs šobrīd varat pateikt, kas ir aizsūtīts visvairāk no Latvijas? Tā ir pārtika, medicīnas pārtika. Es teiktu, ka apjoma ziņā noteikti pārtika ir tas, kas ir aizgājis visvairāk. Konservi kaut kāda konservētas lietas? Gan konservētas lietas, gan milzīgs atbalstītājs ir Dobalts Dzirnavnieks, kuri sūta dažādos veidos. Iedzīvotāji atnestās pārtikas, dažādas gan pakas, saldumus. Mēs daudz cenšamies sūtīt kafiju, saldumus, tēju, jā, lai puišiem frontē būtu iespējams kaut kādu enerģiju uzņemt. Tā kā, jā, visdažādāk. Cik bieži tā paka tiek nokomplektēta un vai jūs sastrādājaties ar citiem vai paši sūtat? Mēs sadarbojamies ar tiešām daudziem, gan privāti, kas dodas uz Ukrainu, gan organizācijām un sūtam arī paši, atkarībā no apjoma. Ja tās ir, piemēram, kāds sūta mazāk mašīnu, ja pašiem nav izdevies piepildīt, tad parasti atbrauc pie mums un mēs šīs mašīnas piepildam. Līdz ar to, es teiktu, ka tas ir neregulāri, bet patstāvīgi. Visu laiku, katru nedēļu mēs noteikti aizsūtam kādu mašīnu. Tas ir bieži diezgan reiz nedēļā auto. Jā, tās ir arī vairākas mašīnas. Viena kraut, cik tas var būt sākot no, tā var būt vieglā mašīna, kas ir piepildīta, pilna ar šīm te pārtiks vai, palīdzības pakām, jo tur ne tikai pārtika, arī higienas preces vai drēbes, dažāda nepieciešamības varētu būt vai kaut kāds. Siltais apģērbs nāk rudens ziemā. Jā, tieši tā, vai siltais, vai kaut kāds termoapģērbs, vai vienkārši specializēti pielāgots puišiem frontē. Līdz pat krāvas mašīnām, kas ir 33 paletes, attiecīgi, liela apmēra kravas. Tās, protams, ir, diemžēl, arvien retāk, bet mēģinam noturēt to vismaz vienu kravas mašīnu mēnesī mēs cenšamies noteikti nosūtīt. Vai jūs pieņemat arī palīdzību no cilvēkiem, kas grib iesaistīties? Varbūt, nav iespēja noziedot daudz, es nevaru katru mēnesi tur 100 vai 200 eiro apmērā sapirkt kaut kādas lietas, bet es gribu palīdzēt kaut ko pakrāmēt vai līdzdoties ceļā, es esmu ar tiesībām varu braukt, vai ir kaut kāda iespēja sazināties ar jums, iesaistīties visā tādā procesā, vai jums ir nokomplektēts, kā teikt, to darbinieki ir ļoti daudz, ka visiem darbi nepietiek? Mums ir gan darbinieki, gan brīvprātīgie, bet cilvēku resursi ir visnepieciešamākais, un tas ir arī tas, kas ļauj vispār šai kustībai turpināt darboties, gan mūsu organizācijā, gan visās citās, pat bez cilvēkiem šis nav iespējams. Un, protams, ļoti svarīgs ir finansiālais atbalsts un ziedojumi, bet tikpat svarīgs ir arī darba rokas, kas var palīdzēt kraut, šķirot, braukt uz Ukrainu, sniegt vienkārši atbalstu uz vietas, pie mums nolikt tā kā, tie darbiņi, kur Rīgas pusē, ja kādam ir mazums kaut kādu radi vai draugi vai paši brauc uz šo pusi, kur jūs var atrast? Mēs esam mainījuši lokāciju, agrāk mēs bijām Ventspils ielā, bet mēs tur vairs neesam. Biedrība Tavi draugi tagad atrodas Rīgā Lapeņu ielā 23, tā kā, ja ir vēlme
var mūs sazināties, mēs esam visos sociālajos tīklos. Facebookā, biedrība, tavi draugi, un uzrakstīt, un viss jautājums. Mājaslapā var paskatīties, vai sociālajos tīklos, un var braukt droši pie mums, vienmēr kāds būs uz vietas, var parunāties. Līčkungs, Jēkabpils pusē arī ir iespējams palīdzēt kaut kā jums ar, nezinu, varbūt ar darba rokām, kā teikt, aiziet. Man nekā īsti nav, bet es varu celt, nest un stumt. Šobrīd nav tas nepieciešams. Sākumā mēs piesaistījām dažādas darba rokas. Vēl vajadzēja šķirot drēbes, krāmēt preces visādas. Bet šobrīd cenšamies saviem spēkiem tikt galā. Jūsuprāt, kungi, vai Latvijas varas cilvēki dara visu iespējamo? Kā jūs izjūtat? Jūs esat vistiešākajā kontaktā ar cilvēkiem, kas iedod auto, atdod vai naudiņu noziedo, vai drēbes vienalga, vai pārtiku, medicīnas. Jūs strādājat kopā arī ar valsts iestādēm. Viņas palīdz, nepalīdz, dod kādas padomus, dokumentus kaut kāds palīdz ātrāk nokārtot, jo es saprotu, tas nav vienkārši. Ir jābrauc pār robežai un tā tālāk. Tikpat labi varbūt kādam var šķist, ka jūs nodarbojaties ar kaut kādām nelikumībām. Kā ir Jēkabpils puse? Vai jūs strādājat ar valsts iestādēm un kā jums šķiet, kā valsts palīdz vai nepalīdz jums šajā rūpalā? Mēs sadarbojamies ar pašvaldību. Pašvaldība jau vairāk kārt ir noziedojusi automašīnas, autobusus, kurus paši esam dzinuši un arī iedalījuši kaut kādu naudiņu, lai mēs tos varam savest kārtībā un ieliet degvielu. Jā, tā kā mums tā galvenā sadarbība ir ar pašvaldību. Par citām valsts iestādēm es nemācēšu teikt, bet pieņemu, ka mūsu valstī par to tiek domāts. Novik kungs, kā jums? Kā jums šķiet? Es varu papildināt, ka tas, ko es zinu, gan aizsardzības, gan ārlietu, gan arī iekšlietu ministrijas, šīs tieši 3, kuras es konkrēti zinu, arī kultūras ministrija, iesaistās un dara ļoti daudz. Pēdējā laikā man liels prieks par to, ka civilās aizsardzības tēma tiek arvien vairāk aktualizēta, un mēs par to runājam, lai gatavotos. Žēl, ka tik novēloti, jo ir pagājis ilgs laiks kopš kara sākuma, bet tāda aktīva fāze veidojās tikai tagad. Bet principā es varu būt tikai pateicīgs valsts iestādēm par to, ka tiek meklēti risinājumi, ka skaidrs, ka mēs vienmēr gribētu vairāk. Un es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas ir tāds labs resurss, ko vajadzētu valsts iestādēm vairāk izmantot, vairāk sadarboties, bet es saprotu bažu, tas parasti ir tāds, ir bažas par to, cik ilgi tāda nevalstiskā organizācija, cik ilgi viņi darbosies, jo viņi pēkšņi arī kaut kur pazust un tā, bet tāds aicinājums arī visām organizācijām parādīt to savu stabilo darbību, ka tas ir uzticams partners, lai šī valsts iestāde, valsts institūcija, lai viņām būtu motivācija finansiāli atbalstīt šīs organizācijas, lai tas arī veidotos par patstāvīgu partneri, ar kuru tad var sadarbībā īstenot dažādus projektus un dažādus atbalsta veidus. Ēterā informatīvais raidījums Sēlija sēj. Dāmas un kungi, jūs klausīties raidījumu ciklu Sēlija sēj, studijā Māris Žigats. Raidījumu iespējams klausīties arī internetā, radio1.lv. Un šīs dienas viesi tātad man sarunbiedri, biedrības Tavi draugi, dibinātājs Ulvis Noviks un dombiedru grupa Brīvības konvojas pārstāvs no Jēkabpils puses Edgars Līts. Kungi, vai jūs esat saskārušies arī ar tādu lietu? Es gribēju pajautāt, cik aktīvi ir citu tautu palīdzētāji? Latvieši skaidrs. Latvieši palīdz Ukrainai, mēs par to dzirdam, Latvijā latvieši un tā tālāk. Krievtautības cilvēki mums dzīvo, Baltkrievi mums dzīvo, Latvijā mums dzīvo ļoti daudz. Vai jūs esat saskārušies arī ar palīdzīgām rokām no citām tautām, ne tikai no latviešiem? Es varu atbildēt varbūt pirmais, jo man ir tiešām pieredze ar to. Mums ir bijuši izteikti kara sākumā, bet arī tagad joprojām ciešā sadarbībā. Mums ir krievtautības cilvēki, kas ir palīdzējuši, kuri ir absolūti pilnībā pret šo Putina režīmu.
viens konkrēts cilvēks, kurš bija tiešām aizbēdzis no Krievijas, ja, lai vienkārši nekādā veidā sevi nesaistītu ar to valsti. Un viss cieņa tādiem cilvēkiem, kuri par spīti savai tautībai, ja kur nav iespējams izvēlēties, bet ir iespējams izvēlēties režīmu zem kādas dzīvo, viņi ir gatavi izrādīt savu atbalstu un parādīt to, ka tas nav ok, ka tas nav normāli, kas notiek, un ka viņi ir par cilvēcību, un ka viņi atbalsta Ukrainu. Tā kā, jā, es varu apgalvot, kad ir cilvēki no Krievijas, ir krievu tautības, krievi, ja, sauc kā gribi viņus, kuri ir gatavi palīdzēt, kuri ir par taisnību, kuri ir par normālu pasaules kārtību. Līškungs, kā ir Jēkabpils pusē? Vai esat saskārušies arī ar palīdzību no citām tautām? Es pieļauju, ka bez latviešiem dzīvo Jēkabpils novadā gan daudz. Jā, ir sanācis. Protams, nekādas daudzās tautības te atrast nevar. Pārsvarā ir krievu valodā runājošie cilvēki, bet ir bijusi pozitīva saskarsme arī ar viņiem sadarbība. Līdz ar to teikšu, ka tautībai tepat nav īpaši nozīmes. Galvenais ir pārliecība un patriotisms, jo, ja cilvēks ir īsts Latvijas patriots, ja, tad viņš, kā novērots, ja ne aktīvos darbos, tad vismaz domās un vārdos atbalstīs Ukrainu arī. Līčkungs, vēl viens jautājums. Vai jums ir informācija par Ukrainas bēgļiem, kas ir Jēkabpils pusē dzīvojoši, vai nav tādas informācijas? Vai kaut kas dzirdēts apmēram, cik varētu būt tās ģimenes, kas šobrīd dzīvo varbūt tieši pilsētā? Vai? Skaitļus es nepateikšu, tas gan jau jājautā pašvaldībai. Jā, to mēs noteikti pajautāsim. Bet man ar daudziem ir izveidojušās labas attiecības, pat draudzības. Jā, zinu, ģimenes, kas ir atgriezušies atpakaļ Ukrainā, un ir arī, kas palikuši. Jā, tā kā diezgan daudz ukraiņu cilvēku zinu, kas te Vai tie ukraiņu bēgļi, kas šobrīd ir Latvijā, viņi arī iesaistās kaut kā palīdz šais jūsu procesos, jūsu darbos, viņi interesējās, ko es varētu darīt, kā es varētu līdzēt, vai ne, tāda pieredze nav? Ne visi, protams, bet liela daļa ir, kas iesaistās. Jā, vismaz no manu paziņu loka. Novikungs, kāda jums ir saskara bijusi ar tiem ukraiņiem, kas šobrīd ir Latvijā, cik viņi aktīvi iesaistās šajos procesos, ko darat jūs, cik viņi grib palīdzēt saviem tautiešiem, jo mēs zinām, ka diezgan daudz karotspējīgi cilvēki no Ukrainas ir, kā teikt, vienkārši aizbēguši, jo negrib aizstāvēt savu dzimteni. Jā, cilvēcīgi, protams, var saprast cilvēkus, kas bēg, kas bēg no kara, saprotot to, ka viņiem paliekot Ukrainā būs vienkārši jāstājās frontē. Bet, ja runājam par sadarbību un par atbalstu tieši no Ukraiņu puses, tad es varu teikt, ka viņi bija ļoti jūtami gan kara sākumā, gan joprojām. Mums arī organizācijā ir nepilni 10 darbinieki, ja, kas ir ukraiņi, kas vienkārši ir izrādījuši savu iniciatīvu, ka viņi no sākuma nāca pēc palīdzības. Ar laiku viņi vienkārši saprot, ka šī ir vieta, kur viņi var palīdzēt cilvēkiem, kur viņi var palīdzēt Ukrainai un ukraiņiem. Sāka nāk kā brīvprātīgie. Dažādu projektu īstenošanas rezultātā mums bija iespēja radīt darba vietas, un mēs devām arī ukraiņiem iespēju. Un lai gan tās ir tiešām nelielas samaksas, ja, bet cilvēks strādā no sirds un viennozīmīgi izdara vairāk nekā mēs viņiem spējam samaksāt. Tāpat laikā nāk arī brīvprātīgie, kuri ir arī gatavi strādāt, šķirot ziedojumus, veikt uzkraušanas darbus un uzturēt kārtību un tā tālāk. Līdz ar to var just, ka
priekš Ukraiņiem, tā palīdzēšana tādām labdarības organizācijām, kuras atbalsta Ukrainu, viņiem tas ir ļoti svarīgi. Viņi iesaistās arī dažādās citās aktivitātēs, gan, kā lai saka, komunikācijā ar latviešiem, integrēšanās dažādos pasākumos. Mums pat ir tur latviešu Ukraiņu kopīgs koris izveidots, līdz ar to cilvēki ir aktīvi, ņemot vērā visu savu situāciju un savas iespējas, tad, man jāsaka, viņi tiešām ir aktīvi. Līčkungs, jautājums Jēkabpils pusē. Es pieļauju, ka jums ir informācija, cik ir organizācijas vai cilvēku kopas, kas nodarbojas ar palīdzību Ukrainai, ar palīdzības sniegšanu. Jums ir informācija tāda? Es pieļauju, ka jūs neesat vienīgie. Vai esat vienīgie? Jā, mēs neesam vienīgie, bet tādu plašāku domu biedru grupu Jēkabpilī man tagad jādomā. Atsevišķus aktīvistus es diezgan daudz zinu, bet tieši domu biedru grupa no Jēkabpils. Te man ir jādomā, negribu samelot. Novikungs, cik Rīga, protams, centrs vienmēr, teiksim, mazākas pilsētas saka, jā, jums jau tur viss Rīgā, jūs jau tikai visu Rīgā. Cik jums bieži sanāk strādāt ar citām pilsētām, sastrādāties? Jūs tagad, pat, kā teikt, atcerēties, ka esat strādājuši ar Jēkabpilī. Cik bieži jums sanāk strādāt ar Daugavpili, ar Sēlijas pusi, ar kaut kādiem cilvēkiem? Tas ir regulāri vai nē? Tomēr jūs katrs pats pa sevi? Es esmu vienmēr uz sadarbību vērsts. Negribēju teikt, ka regulāri, bet pietiekami bieži. Mums ir bijušas visdažādākās sadarbības ar visdažādākā līmeņa un izmēra organizācijām, gan ar vislielākajām, tur Sarkanais Krusts, Samarieši un tā tālāk, gan arī ar mazām reģionālām biedrībām, jo, mūsu tas darbības lauks ir vienkārši ļoti izplaties, un mēs strādājam visdažādākajos virzienos, līdz ar to bez sadarbības tas vispār nav nekādā veidā iespējams. Un, manuprāt, ir arī tas ir pat obligāti būtu jāievieš šis sadarbības modelis, jo katram cilvēkam ir savas kaut kādas aktualitātes, intereses, un organizācijām tomēr ir arī dažādi mērķi un dažādas tās mērķu grupas, uz kurām viņi grib strādāt. Un kādam ir vēlmes, bet mazākas iespējas, kādam ir lielākas iespējas, bet mazāk varbūt interesi vai zināšanas, un te arī veidojās tā sadarbība. Bet tas ir noteikti bijis gan Daugavpils pusē, kur vispār Latgales pusē, kur mēs gadu nodzīvojām uz robežpunktiem Latvijas-Krievijas robežas, nodrošinot humanitāro palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas bēga uz Eiropu caur Krieviju. Tur mums tiešām palīdzēja Latgales pusē organizācijas, par ko mums ir milzīgs prieks. Latgales pusē esam sadarbojušies, palīdzējām nodrošināt apģērbu vienai organizācijai, tai pašā Tukuma pusē. Īstenībā ir diezgan daudz, tiešām diezgan daudz. Plašs, jā. Kungi, es jums saku lielu paldies, visu mēs nekad neizrunāsim, tik daudz laika mums neviens neatvēlēs, bet es ceru, ka mēs par svarīgāko esam parunājuši un kaut kādu ieskatu Radio 1 klausītājiem esam devuši darbu lauciņā, ko darat jūs. Atgādinu vēlreiz, tātad tālruņa numurs Jēkabpils pusē, visi dzīvojušie, kas mūs klausās, 291 03 930. Jūs varat sazināties ar biedrības domu biedru grupa Brīvības konvojs. Edgars Līts būs jums, un arī Facebookā varat meklēt informāciju. Otrs sarunu biedrs man bija biedrības Tavu draugi, dibinātājs Ulvis Noviks. Kungi, paldies par sarunu, paldies visiem Radio 1 klausītājiem. Atgādinu, ka šo sarunu varat noklausīties arī internetā www.radio1.lv, tātad, un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz, un kungi, lai jums veicās tanī labajā darbā, ko jūs darat. Paldies par iespēju. Paldies par sarunu. Paldies. Šis bija informatīvais raidījums Sēlija sēj par Sēlijas cilvēkiem, novada vietām, aktualitātēm un stāstiem Radio 1 raidījumā Sēlija sēj trešdienās 16:10 un atkārtojumā sestdienās 11:11 un svētdienās 15:15. Sēlija sēj finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu cikla Sēlija sēj saturu atbildes Jā, Radio 1.